Sveicināti! Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā cilvēks arvien vairāk mīl uzturēties savā komforta zonā. Tur viņš šodien iepērkas, pasūta sev ēdienu, meitenes vai puišus, sarunājas virtuālajā vidē un tā tālāk. Kad viņam nepievērt klāt, bet jābrauc pakaļ tālāk par pakamā, tad viņam pēkšņi to nevajag. Un uz randiņu arī neiet, ja tas ir tālāk kā vienu kvartālu no mājas. Mani sauc Aigars un mani grāmata Mazo pēciemu stāsti, kur izdot apgādā Antava, to var iegādāties grāmatnīcās Globus, apgādā Antava mājaslapā, grāmatu pēc ziedojuma var saņemt arī no autora ar kādu veltījumu. Grāmatu var arī atrast dažās Latvijas bibliotekās un var gadīties, ka kādreiz kādā bibliotekā arī tiksimies klātienē. Šodien par tiem, kuri protestē pret visu, atrodoties savā komforta zonā. Cilvēkam patīk atrasties savā komforta zonā arvien dziļāk. Kāpēc tad viņam neizteikt arī savu protestu pret apkārt notiekošo, pret to, kas viņam nepatīk, viņu aizskar, atrodoties savā komforta zonā šajā digitālajā laikmetā? Es negribu saukt šos protestētājus par heiteriem, kaut gan turpat vien viņi ir par heiteriem citreiz, šoreiz par stāstu ar nosaukumu kā ciemā protestus taisīja. Tad cilvēks šodien sēž mājās uz dīvāna, krēsla vai palodzes, dzer alu vai ko citu un saprot, ka viņam kaut kas nepatīk vai vienkārši garlaicīgi. Iemesli var būt dažādi: valdības politika, kaimiņai sienas vai sētas, alkohola, tabakas cenas pieaug, parunāties gribas un tā tālāk. Un tad viņš sāk savas domas izlikt sociālajos tīklos, fórumos. Turklāt šādā veidā savu protestu viņš var izteikt arī anonīmi, kas neuzliek atbildību par saviem izteikumiem, vismaz nesākumā. Tur parasti atrodas vairāk vai mazāk domu biedru, kas viņu ļoti iepriecina, ja viņš ir pamanīts, pacēlis aktuālu tēmu. Tagad atliek tikai kādu sakūdīt, vai viņš iet un organizē šīs problēmas risinājumu, jo pašam viņam tas nav jādara. Viņš taču ir ideju radījis, ar to viņš savu misiju ir izpildījis. Savus nopelnus viņš atzīst tad, kad cits būs to citu lietu atrisinājis. Tā ir viena šodienas protesta forma, kur vesels bars cepas internetā par visu ko, bet lietas uz priekšu no cepšanās nevirzās. Ja nu vienīgi kāds amatpersonas ņem vērā šo procesu un izdara kaut kādus secinājumus, taču tas vēl nenozīmē, ka šis jautājums tiks risināts augstākajā līmenī. Reizēm mēdz arī gadīties, ka šāda cepšanās nonāk līdz atklātiem protestiem, kuros nevienmēr piedalās tikai idejas atbalstītāji, bet arī tādi, kuri mēģina gūt kādu personisku labumu no tā visa, reklamē kaut ko, sludina ticību kaut kādu, politiskie spēki to mēdz izmantot īpaši populistiskie. Un ja nekas šajos protestos netiek panāks, tad vesels bars par to vai smejas un saka, ka tas jau bija sagaidāms, vai saka, ja es tur būtu norganizēta, tad gan tā nenotika. Stāstā ciema iedzīvotāji izlem protestēt pret to, ka viņu vēlmes un vajadzības tiek ignorētas. Taču protestu viņu rīko savā komforta zonā, savā ciemā, nevis pie valdības ēkas. Tiek ielūgti žurnālisti, neoficiāli viņi norganizējuši vardarbīgas epizodes protestu laikā, demolēšanas, dedzināšanas, lai viņus vairāk ievērot, no ar viņu interesēm rēķinātos. Laicīgi viņi pasargājuši savu īpašumu no šīm epizodēm, un kādā sestdienas vakarā viņi uzsāka protestus, kuros ierodās ar tā teikt groziņiem, kurus tukšo līdz rīta gaismā, līdz nevienam vairs nav daļas par protestiem. Tāpat notiek arī nākamajā reizē. Žurnālisti vairs neinteresējas par notiekošo. Vienīgi kādi izmanto šo pasākumu, lai atzītos mīlestībā, pārdotu kaķēnus un realizētu kaut kādas savas fantāzijas. Taču trešajā reizē notiek šis tas neparedzēts, kā rezultātā sākas vardarbības epizodes, kur rezultātā ciema iedzīvotāji izdemolē paši savu ciemu. Par to viņi ir lepni, jo par viņiem ir kaut kas atzīmēts mēdījos. Tātad viņi ir pamanīti un protesti ir izdevušies. Tikai ciema galvenais pļēgurs Ješka redz patiesību un smejas par viņiem, ka paši sev kājā iešāvuši ar šiem protestiem, izdemolējuši visu, kas viņiem bija. Bet rezultāti nav, jo pārējā pasaulē par šo visu ir pilnīgi vienalga. Un tā taču ir mūsu pasaulē. Kādi bļaustās, organizē, veido, kritizē, slavē, bet pārējiem tas bijis nebijis. Bet kad kaut kas pēkšņi mainās ne uz to labāko pusi priekš viņiem, tad viņi meklē vainīgos citur. Atgādinu, ka grāmatu Mazo pēciemu stāstu var iegādāties grāmatnīcās Globus, apgādā Antava mājaslapā, kā arī var atrast bibliotekās, un grāmatu pēc ziedojumu var saņemt arī no autora ar kādu veltījumu.
Nākamajā reizē par mūsu valstī ļoti mīlētu un reizē ienīstu tēmu par politiku. Šodien paldies par uzmanību un uz tikšanos!